Tā visu nakti nomocījos. Vēders sāpes, zarnu sāpes, vienkārši. Visu nakti svīda, mocījos, grozījos. Vienkārši bija drudzis un Tagad nav īpaši labāk. Zarnas vienkārši kūleņo. Iedzēru visu, ko es mācēju iedzert un nepaliek labāk īpaši. Mums jādodas projām. Mēs vakardien tā arī neiztaisījām shopping, jo man šausmīgi sāpēja rokas un muskuļi un neko negribējās. Tikai tur pēc kādiem 4 aspirīniem palika labāk. Mēģināsim šodien ar otro piegājienu aizbraukt, nopirkt to no pārtikas, lai rudenī ir kaut kas garšīgs mājās. Arī mēs strādājam un rudenī daudz darba un tad ir forši, ja ir kaut kāds sapirkti uzgatavi ēdieni, tur plovs vai zupa. Un tā kā pie mums tas viss ir palicis tā kā jau crazy dārgi, apmēram 5,5 eiro maksā burciņu zupu. Tikpat, cik viņi maksā blakus esošajā kafejnīcā. Tad aiziesim, noskatīsim, ko mēs te varam paģert. Jo cenas šeit ir salīdzinoši daudz zemākas. Visādi konservēti tomāti, skatījos, ir pakāpušies 2,5 eiro par mazo buņžiņu 2. Te šeit viņi maksā 60 centus. Tā kā mūsu plānčiks ir aizbraukt tagad saķert konservus, visu pārtiku, kas ilgi stāvēt. Mums bija doma, ka mēs paliksim Bjelistokā, bet es jūtos tik sūdīgi, ka burtiski sūdīgi, kā nepaliksim, brauksim visas 9 stundas uz mājām, jo labāk, kas grib mājās mocīties, nekā vēl vienā Airbnb. Un nav teiks, ka man tur rītdien būs labāk. Mums ir rati jau pusē ar ļoti crazy daudz konserviem. Kas šitie labā cenā bija? Šis tāds pie mums pārdodas. Cik bija? Neinteresanti. Man ir svarīgi. Tāpat labi. Bet jā, gurķi šeit ir skābēti, marinēti labās cenās. Un viss izstās sasodīgi. Man beidzot sāk strādāt vēders, man gribas ēst vienkārši. Bet 6 skābēti gurķi 6 zloti. Tas ir tātad plus mīnus 12 un vēl bišķiņi. Tātad eiro kaut 30. Bet tie garšīgi, piemēram, šādi. Kur ir gurķi, kāposts, ķiploks, dillīts, kaut kas vēl. Salatka švedska ar papriku. Vai tomāti zaļie, ko es teicu nesen, ka pie mums vienā vietā tikai atrada. Un nebija baigi labie. Man šie baigi uzrunā. Eiro 60 kaut kādi ogorki, korecki produkti, poļski, saldie. Saldie man nepatīk. Tā kā, piemēram, putu pastēti. Es nezinu, cik tur labs sastāvs dažiem jau. Cik tur labs pastēte vispār sastāvs. 1,69 vistas pastēte. Carrefour's brands. 1,69, tas ir 23 centi. Vēl bišķi, ko 30 centi. 130 gramu pastētes. Tas ir baigi lēti. Protams, ka tur atrast ir dārgāk, tad izplaukts tikai pastētē. 2,49. Var tas arī rekurpjām kaut kādi, kas tas ir, arī pastēt. 3, 4, 80 centi. Es vienkārši rādu šo, jo te nebija šo nodaļu, jo te nav cilvēki. Negribas, ka man te piesiens, ka es kaut ko filmēju, bet ievārības mēs paņēmām. Pazaudēju, kur mums bija. Piemēram, šī limonāde, ko es pirkstu vienmēr 1,75, gandrīz 2-trīgā 3,7, tad 80 centi. Viss, kaut ko vēl vajag? Nākošā ailē, jā. Noteikti mēs ņemsim tos tur, kā sauc tos tur
Tievās desiņas. Alus 3,7. Te kaut kāds mērķis pamanīja. Tao, jau pēc dizaina var redzēt, ka labs būs. Cenas neredzu. Sos, chilis, sos ar garlic and honey. Garlic and honey. Šis ir ļoti labs. Tomāti un čili. Sojas mērces. Ingvers. Forši. Pakaus, šī ir baigi labi. Tikai kāda viņam prices ir? 6,79. Tas čilis slot pikants 175. Jā. 6,79 šī mērcē. Vēl viens pitstops vēl pie Aldi veikala. Un mašīna tagad ir piekrāmēta tā, ka līdz augšā, tāpēc man patīk šis tas stikls. Piens, avsjankas. Viss līdz augšā ir viss pilns. Ar burciņām. Sojas kotlets šīs te. Tiek atsikās no gaisa baigi labās iesaka. Viņi šeit ir tik lēts. Pie mums viņš maksā 2 eiro, šeit viņš maksā 60 centus. Viss ir pilns. Visi bērni iepakoti. Šis lodziņš, tas ir super. Tagad mums vajag uzpildīt degvielu. Paņemt burgeri. Redzēju, ka tur bija Circle K ar McDonald's kopā. Jo mums jāmīts. Nevar stāties ēst, neko. Mēs jau stundu esam kavējumi, mums esam 10. Tā, degviela Circle K 6,60. Jāks normāla cena. Liesim cik varam, pēc tam jau liesim Lietuvā. Te, kas mums tas Circle K kopā ar maķītu, tad jāiet paķert kaut kāds burgers. Vēders ir kā miķojas vēl sāp, bet pulkstens ir 1. Es jau būtu nomiris parastā dienā, ja es nebūtu paēst brokas, vēl pusdienas vienos. Es jau 11:30 gribu pusdienas. Sēdu bieži un maz nekā sanāks. Nē, liels porcijas, bet man bieži grib sēst. Jā, cik mums 30 litri ir. Cik mums ielīs. Vincent, tas ar kaut kā karta strādās šeit, tā, kas man ir Latvijas. Bet te ir rakstīts, kur, kad ir -10 centus. Pieties jau noskaidrot. Jā, pie viņiem nestrādā mūsu Circle K kartes, tā kā karteņi poļska. Tā kā nevar dabūt degvielu atklājot. Tā varēja būt pa visu Eiropu, jo tā, ka strādā kartes visas, tās pašas eiro aptiekas ir visas vienādas, un tad, nezinu, Maksimus, kur Baltijas valstīm ir vienāds un tā tālāk. Gaidam burgerus. 22. Tie būs. Lomžā megakorts vienkārši. Garš. Tas, ko mēs esam jāros apkārt, viņi nemaz nevar nekādā braukt. Viss mūsu ātrā braukšana satirsusies. Un mēs tagad velkamies vienkārši. Mums pat nevar apcam, mēs vienkārši ripojam no kalnu uz leju. Sen nav filmēts no mašīnas stūris. Mēs vairs tā nekad nedaram, man liekas. Bijām 2 pieturās. Viena pietura bija baigi foršā, visi paņēma dzērienas, ēdienas. Kas tās bija? Es pat nepamanīju, kas tur bija rakstīts visu. Un tagad piestājām otrā, kas ir Vijāda. Vijādā bija jāmaksā par toleti, tāpēc, ka ja tu kaut ko nenopērci, tev nelaiž uz toleti. Ja tu nopērci, tev pasaka kodu. Bet tie hotdogu un ēdieni izskatījās tik briesmīgi, lai arī viss tāds foršs, moderns. Blakus Hesburgers un apkalpot tik lēni, ka es nostāvēju 5 minūtes un viņi pat nevarēja pieņemt vienu pasūtījumu. Bet čalis, kurš atkal klika kaut ko iekšā maisiņos, visa tā laikā, kamēr es tu stāvēju tās 5 minūtes, viņš tikai paspēja ielikt vienu burgeri un viens free kartupējs. 5 minūtes tas viņam aizņēma.
Un tad pēkšņi cilvēki ielīd rindā, un es sapratu, ka tas būs uz minūtēm 25. Tā kā viss ir badā. Mēs esam, kur mēs esam? Kaut kur Lietuvā, Paņivežis tas ir? Kaut kur Lietuvā, un cik ir pulkstens? 8 vakarā, visiem gribas ēst, un mēs nevaram, nav nekas nepaceļam, vispār bedra kaut kāda. Ēdam pašas labākos sezams sēkliņu cepumus. Nevarētu teikt, ka no saldiem cepumiem baigi pieēdīsies. Būs, ka mašīna pilna rēdienu aizmugurē. Mēs neko nepaņēmām uz priekšu. Kāpēc mēs nepaņēmām? Mums tikai konservu maizi. Mēs varam ēst skābētas gurķus un baltmaizi. Pēdējā pietura. Pats sunīts iznāca pastaigāties. Visi mašīnas, kas stāv, latvieši. Visi viņam ēdienu. Tikai reti, kurais maksā par degvielu. Jā, man liekas, tas no kādas mašīnas izkāp, ne? Tas suns vienkārši te pastaigājas. Okei. Tā arī var. Labi, gāšam, kamēr vēl var. Viss. Šodien es nevaru neko pafilmēt. Mēs esam nākuši gala punktā kopā un šodien nobraukti tuvu 700 kilometriem. Tagad uzvaras dzēriens un gulēt. Pulkstens ir precīzi 10:30. Es jau teicu, ka mantas krāmēsim rītdien, bet man pat pateica, ka te kaut kur esot desa kaut kāda. Kur tad es te atradīšu, kur te kaut kur ir kaut kāda desa? Te viss ir piebāzts pilns. Tā kā jāņem rati un tāpat viss jānes šodien augšā. Šādi iepērks maniaki. Un tas vēl nav viss. Tas tikai tas, kas pa virsiņu mētājās. Normāls tusiņš. Uznereiķināt, ka mums vēl te ir maizes sapučkāt iekšā. Viņa paklau, viņa jau ir sasvīdusi. Es arī nezinu, cik labi sanāca šajā braucienā nodot kaut kādas emocijas, jo vienmēr liekas, ka varēs pafilmēt bišķiņ vairāk detaļas un ar to, ka, kā es teicu, ka te ir jānes lai kaut kādā mirklī bērns, vēl kaut kas jādara, nesanāk. Es arī pieļauju, ka trūkst, tāpēc, ka vajag to pocket size kabatiņu, ko es teicu, to, ko tur izvilkt nospiest poziņu un filmēt. Jo kamēr šo es izņemu no šī te ārā, ieslēdz, kamēr viņš pagriežās uz vienu pusi, tad es pagriežu uz otru pusi, tad es pats tos pareizā virzienā filmēju, tikmēr jau mirklis ir zudis un tas neliekas tik ērti. Tā kā redzēs, kā mums soks. Ja es dabūšu to kameru, varbūt nākotnē būs savādāk baigi augsti. Dubaks. Smadzenēs vienkārši želēja. Bet jā, cerams, ka es šito visu pabeigšu, visus šos te braucienus, un tad var paņemt pauzīt no filmēšanas, ja sanāks. Ļoti iespējams, ka man nebūs laika šo te visu montēt, un tad, kad es jau nebūšu visu pabeidz, tā jau mēs dosimies kaut kur citur. Jo plāni ir visādi, tik nav zināms, vai viņi piepildīsies.